Mans paziņa, somugru valodu speciālists Jussis, bija nonācis pamatīgās ziepēs. Cerībā uz labu algu jaunajā darbā Jussis bija pārtērējis iekrājumus un apbalvojis sevi ar ceļojumu uz Jaunzēlandu. Taču ar reklamēšanu Somijā un Igaunijā vien nepietika, lai sijā zemene iekarotu turienes tirgus. Tas nozīmēja, ka arī alga Jussim bija liesāka nekā cerējis. Sāka krāties parādi. Kādā jaukā dienā Jussis koferi padusē pasitis man paziņoja, ka no Dagdas pārceļas uz Igauniju. No parādu piedzinējiem arī Igaunijā nenoslēpsies, skaudri pakaitināja viņu. Taču Jussis stāstīja, kā ar sijā zemenes šefu esot svarīgu lietu sapratuši. Uz vietas esot, būs vieglāk rūpēties par uzņēmuma reklāmām un pīlāru. Valodu zinu, iedzīvošos bez problēmām. Bez tam Jussis pačukstēja, man ir arī savi plāni Igaunijā. Sāku tincināt Jussi un vārdu pa vārdam izdīcu, ka šim esot kāda sava biznesa ideja un tam ir kāda saistība ar finansēm. Lieliem soļiem kaimiņzemē tuvojas diena, kad mainīsies valūta, skaidroja Jussis, un viņš gribot turēt roku uz pulsa, lai samācītās gudrības liktu lietā savā jaunajā biznesā. Latvija taču arī pēc laiciņa eiro ieviesīs, pārliecināti norādīja Jussis, un man tad jau būs pieredze šī jomā. Biznesa plāns gan tāds, ka nevaru pat savai mātei to atklāt, bet varu vien pateikt, ka jāmācās ne tikai no citu kļūdām, bet arī labā piemēra. Man uz plecas sita Jussis.